Sveiki visiem! Ar mani šobrīd kopā ir Ots, Brigzīs un ģenerālis. Ir palikušas tikai dažas stundas līdz spēles sākumam. Un mēs varam sākt ar pirmo jautājumu. Kā komanda ir sagatavojusies spēlei? Vai ir kādas īpašas taktikas? Mēs esam ļoti labi sagatavojušies. Komanda ir augstos sparos, augstos garos. Mēs esam šodien atnākuši, lai uzvarētu. Un nav nekāds īpašs taktikas. Mēs uzskatām, ka mūsu saliedētība ir tas, kas mūs pārliks pār finiša līnijai. Es FIFA spēlēju, principā, un es zinu taktikas. Labi, mēs īstenībā neesam vispār sagatavojušies. Es pēdējo reizi bumbu aiztiku ar kājām kaut kādā 5. 6. klasē. Es pēdējo reizi bumbai esmu pieskāries ar kājām pirms 7 gadiem, bet es paļaujos uz to, ka reperi šodien vienkārši nokavēs. Vienkārši neatnāks. Mēs ceram. Tāpēc, jā. Nākamais jautājums. Kāda ir atmosfēra komandas iekšēnē pirms spēles? Lieliska, ideāla. Jāmīs ar Marko aizbrauc paēst un nopirkt visā komandai matching getras, lai mēs būtu pilnīgi vienā tandēmā uz viena viļņa. Tā kā ideāla atmosfēra nevar labāk būt, viss ir skaisti. Mums situācija bija šī citādāka, mums pagaidām atmosfēra tāda, bet mēs aizbrauksim to arī paēst. Ja? Un tad, principā, mūsu atmosfēra uzlabosies. Paldies. Jā, manuprāt, mums nevienam nebūs getras un viens otrs. Es nezinu. Es nezinu, laikam, bet komandā, man liekas, pusi no cilvēkiem viens otru arī nepazīst, bet nekas. Mēs visu pirms spēles sarunāsim, mums būs vēl iesildes laiks un cerams uzvarēsim. Ar getras var žurnālus aplīmēt un lietot? Jā, okay. Var arī tā aizsākt. Jā. Kādas ir jūsu pašu personīgās sajūtas un cerības pirms spēles? Man šodien galvenais ir neiesist savos vārtos un varbūt nesatraumēties. Es tagad esmu tikko svaigi izveseļojies no slimošanas un es nevēlētos saslimt vēlreiz. Tas laikam no manas puses tā. Galvenais jau spēlēt, jā? Galvenais ir spēlēt. Es vispār esmu ļoti priecīgs, ka šodien mēģināšu spēlēt futbolu. Un neesmu baigi gatavojies, bet es domāju, ka tās 45 minūtes, 2x45, 90 minūtes. Tas būs, ja neizšķirts, tad vēl, ja? Jā. 90 minūtes, es domāju, es noskraidīšu. Cerams, arī bumbu dabūšu paspārdīt. Man personīgi tā problemātiski. Es cīnos ar latviešu tirgu, ar savām tupelēm. Es nevaru savu apaus atrast futbola, savu izmēra un ar formu drusciņu škrobe sanāca man, bet es esmu ļoti motivēts uzvarēt. Ko jūs sagaidat no pretinieku komandas? Vai ir kāds konkrēts spēlētājs, kuram īpaši pievērsīsiet uzmanību? Viņiem tur kaut kādi trakie bijušie Latvijas izlases skapētāji, ir kaut kādi tagad virslīgas skapētāji, bet man vairāk interesē gan jau kā paši influenceri kāpās, kā ģenerālis kāpās, vai tiešām viņi dabūs visi uzkapāti, lai tiešām tas vienkārši forši galvenais prikuļīt, man liekas, tur, zini. Es personīgi gribu redzēt, kā Brigzīs no centra pamēģina uzsist pa vārtiem. Kaut kādus tādus tiešām atcerēties, ka tas nav par to, ka mēs te atnācām izrādīties vai ko, mēs atnācām labam mērķim vienkārši paspārdīt bumbiņu. Tā to arī vajadzētu turēt visu. Bet mēs uzvarēsim tāpat. Es personīgi nevienu tur no pretinieku komandas neuzskatu kā baigo spēlētāju. Viņi tur ir pa lielu tādu amatieru līgā. Tur kaut ko tur spēlē. Ots iepriekš minēja, ka tur mūsu komandā ir Latvijas spēlētāji un tur izbijušie nav. Tur viņš par mani runāja un par Brigziju. Brigzijs ir vispār Latvijas, manuprāt, labākais vārdsargs. Un es domāju, es uzskatu, ka pretinieku komanda, protams, ir stipra un vajag viņu cienīt, bet es domāju, šodien uzvara būs aiz influenceriem. Es ceru, ka mēs uzvarēsim, bet galvenais es ceru, ka visiem būs ļoti fun, labi pavadīts laiks un cerams, es dabūšu to iespēju uzsist pa vārtiem ar bumbu. Kāds būs jūsu galvenais uzdevums, ko komanda centīsies izpildīt laukumā šajā spēlē? Uztaisīt vienkārši foršu atmosfēru, man liekas, un spēli, lai ir skatām, lai ir baudām. Un komunicēt. Neatstāt kaut kādas neskaidrības savā starpā, vienkārši komunicēt, runāt, bračiņi, viss ir kārtībā, uzper pa bumbu. Tā, plus mīnus. Komunicēt un lai visiem ir forši. Jā, mēs arī galvenais, lai pavadām labi laiku, lai visiem ir forši, lai visiem patīk spēle un tur galīgi nesatraucamies par kaut kādām neveiksmēm. Nevar teikt, ka man ir pilnīgi vienalga vai ne. Protams, mēs tur paspēlēsim un es uzmudrināšu Edgaru, ja vajadzēs, viņš jau mani, ja vajadzēs. Bet tā vispārīgi mēs šodien atnācām šeit, lai labi pavadītu laiku un, protams, labdarība
lai saziedoto naudu nodotu bērniem. Es ceru, pareizi, ja, bērniem. To, ko tas Čaris pateica. Kā jūs pārvaldāt spiedienu un gaidas no faniem? Mēs ceram, ka būs forši. Mēs ceram, ka visi fani būs par reperiem un neviens nebūs par influenceriem. Un, ja ir kaut kādi influencer fani, mēs ceram, ka ļoti ātri spēles gaitā viņi pārtus par reper faniem. Tas ir tas, ko mēs sagaidām no faniem. Skaļi, forši, jautri un smuki. Nu, mani fani personīgi teica, ka par katru iesistojumu vārtiem viņi tā kā 1 eiro dabūšu. Es ceru, ka vismaz 1 eiro šodien dabūšu. Un vispārīgi tāda pozitīva attieksme, konkrēti no maniem faniem ļoti pozitīva attieksme. Visi priecīgi, visi nevar sagaidīt, kad beidzot mēs kāpsim laukumā un spēlēsim futbolu. Es personīgi ceru, ka kāds šodien izskries uz laukuma. Tas būtu cool, jā. Un uz muguras kaut kāds uzrakstīts kods kaut kāds. Ne tikai nepliks. Kā jūs vērtējat savu fizisko formu? Ļoti slikti, ļoti slikti. Es šodien spēlēšu aizsardzībā kā centrālais aizsargs, un es neplānoju ļoti kustēties tikai tad, kad ir bīstams situācijas pie mūsu vārtiem. Bet mums ir pietiekami daudz sportiski reperi, un man prieks, ka tā atbildība neveļas uz maniem pleciem. Tā kā, teiksim tā, varbūt ne tik laba, cik vajadzētu, bet gan jau izvilks. Es sev vērtēju diezgan pozitīvi. Es domāju, ka tās pirmās 45 minūtes būs mierīgas, nākamās varbūt būs bišķīt pagrūtāk. Kā iepriekš minēju, es domāju, ka es spēšu izskraidīt līdzi visas 90 minūtes cerams. Bet vispārīgi es jau no vakardienas jūtos nedaudz tā slikti, bišķīt apslims, esmu kakls sāp un iesta. Nē, nopietni. Jā, nē, jau nopietni, jā, bišķīt apslimis, bet es domāju, ka tas īpaši netraucēs. Es ceru, ka netraucēs. Fiziskā forma man ir tāda, kāda viņa ir, bet, es stāvu vārtos, man vienalga, man nav jāskrien. Kas, jūsuprāt, būs galvenais faktors, kas noteikti šīs spēles iznākumu? Komunikācija. Man liekas, ka mums ar savstarpēji repakiem ir ļoti forša komunikācija, ļoti vienkārša komunikācija. Tā kā man liekas, ka tas vienmēr visos komandas sporta veidos ir pats galvenais, un galvenais uzturēt to ķīmiju ritīgi augsti, jā. Un mums ir pietiekami daudz džeki, kas neļaus tai ķīmijai nokrist. Es piekrītu Odam, noteikti komunikācija, bet es jau domāju, ka arī var būt sodi, kā tās dzeltenās kartiņas un sarkanās kartiņas un pendels, jo ņemot vērā, kā mēs Līvānos spēlējam basketbolu, un tev, ja nemaldos, bija tevi tur gandrīz 8 piezīmes. Jā. Es domāju, tas arī kaut kādu lomu spēlēs. Un ņemot vērā, ka mēs diezgan ilgi spēlēsim tās 90 minūtes, es domāju, ka izturība arī kaut kādu lomu arī spēlēs. Vai jūs esat kādreiz runājuši ar faniem pēc spēles? Varbūt ir kāda atsauksme vai komentārs, kas ir palicis atmiņā? Šī ir manā mūžā otrā spēle, kur man pēc kādas sporta spēles iespējams būs jārunā ar kādu no faniem. Pirmā bija Līvānos. Tāpat kā pēc koncertiem mēs cenšamies vienmēr parunāt, ja nav baigi žoska. Cenšamies vienmēr parunāt, atbildēties un jā, tas forši. Bet tas tā baigi nav, man bieži tāda pieredze bijusi, bet forši, ka tāda ir. Man kā straumētājiem ir nedaudz vairāk pieredzes, varbūt ne klātienē. Tad, tur arī, protams, atnāk kāds nofotografēties un tur kaut ko pateikt, parunāt. Un, protams, tā atmosfēra un viss ir ļoti pozitīva, bet pēc tam strīmos tur ir nedaudz padziļināta analītika, mēs izrunājam, runājot par Līvānos, par basketbolu, mēs izrunājām manas kļūdas, manus iegūtos punktus, tas bija 0. Tā kā mēs visu aprunājām, bija daudz vairāk komentāru nekā viņi bija klātienē. To, ko viņš pateica. Ko jūs vēlaties pateikt saviem faniem, kas jums ir sekojuši visa gada garumā? Let's go, Čari! Mēs uzvarēsim. Es šodien vismaz viens vārds iestīšu. Tomas Šelbi, Sigma, Mafija. Influenceriem nav izredzes uzvarēt, mēs uzvarēsim. Un tad trešā spēle reperi pret influenceri būs waterpolo. Un tur arī mēs uzvarēsim. Paldies visiem, kas skatās, sako līdzi, tiekamies šovakar. Ja ne te, tad tiešraidē. Un